jūs varēsiet skatīties. Un tad es jums varēšu daudz ko parādīt. Kad es būšu pie savas somas, tad es ar savu brālēnu uzfilmēšu vienu video kopā par šo spēli vai arī citu spēli. Es jau nezinu, kādu brālēns izvēlēsies. Ja viņš izvēlēsies šo pašu spēli, es ceru, ka tā, tad jūs redzēsiet, kā viņš spēlē, jo viņš taisīs māju un atbildēšu arī uz ēdienu, bet es iešu raktuvēs un meklēšu dimantus. Tad jūs sapratāt, ja? Un šodien es arī mēģināšu šo epizodi dabūt dimantus. Ja jums kaut ko jūs varat man piedāvāt, tad droši rakstat komentāros, es atbildēšu, jo es katru dienu lasīšu tos komentārus. Un tā, ka man būs kaut kādas normālas spēles, vai arī Roblox, vai kaut kādas citas, tad es jums varēšu parādīt. Tā, es tur nerunāju vienkārši, jo man nebija ko teikt. Bet es arī negribu baigi teikt daudz ko. Un būs daži momenti, tagad ir tā kā tiešraide, ja? Un tad es varu, kad būs kaut kas ļoti foršs, tad es jums pateikšu. Es tagad ātri paskatīšos, cik jau šī epizode iet ilgi, ja? Tad es tagad rokos iekšā pēc, viņa kaut ko tur dažas minūtes būs ilga, ja? Un tā, kad es atradīšu kaut ko līdzīgu visiem Minecraftam, tad es obligāti nofilmēšu, jo tad es sapratu, un tad jūs varēsiet rakstīt komentārus, kura jums spēlē labāk patīk. Tagad būs neliela pauzīte, tā kā filmēšana būs, bet es nerunāšu. Es runāšu tādās foršos brīžos, labi?
Un, lūk, tagad es iešu, tagad es dabūšu visu aironu, kas ir šajās raktuvēs. Un tad es sākšu taisīt lielu māju. Nu, vēl nezinu, kur droši vien, kad Virzemē. Un tad jūs redzēsiet, labi? Ja es kaut ko palaižu garām, tad rakstiet komentāros obligāti, jo es vienkārši gribu zināt, vai jūs esat man ļoti uzmanīgi vai neuzmanīgi. Ja uzmanīgi, pavisam uzmanīgi, tad jūs vienmēr rakstat komentāros, ko es palaižu, bet par oglēm varat nerakstīt, jo es viņas baigi nedabūnu, jo man viņas nevajag tik daudz. Un tad es tagad dabūšu visu, ko man vajag, un es tagad arī dabūju. Un es tagad tieši tā. Tā kā tagad šeit ir tas ir vakars. Labi. Viss